Kā panākt, lai bērni gribētu tīrīt zobus? Tur ir atkarīgs no tā vecuma. Tāds pašs vienkāršākais variants droši vien būtu šāds te elektriskās zobu birstītes, kuras ir ar gaismiņu, kuras ir smukās dzīvnieciņu formās, tur mirgoja dažādi krāsa lampiņi. No vecāka pieredzes zinām, ka šitais jau diezgan labi motivē sīču tīrīt zobus. Bet ja jums jau ir bišķi lielāks, tas ķipars, kurš jau arī kaut ko saprot no telefoniem, tad ļoti labi patiks šāda te elektriskā zobirsta no Philips Sonicare, kurai ir arī pašam sava aplikācija, kur viņi kopā šo te mošķīti, kurš sauc Sparklīs tīri zobus, un zobirsta ar Bluetooth savienojas ar attiecīgi telefonu vai planšeti, un ja tās 2 pilnas minūtes iztīrīt, viņš paliek priecīgs, dabū balvu, viņu var pārkrāsot, pārģērbt, spēlēties, tur paburot viņu un tā tālāk. Savukārt, ja to zobirstu izslēdz ārā ātrāk nekā 2 minūtes, viņš paliek dusmīgs un neļauj viņu nespēlēties, ne tur kaut ko citu darīt. Tad tur vēl ir arī daudz tāds pamācošs lietas, kā piemēram, kādreiz tajās balvās tur var dabūt augļus, kādreiz var dabūt tur arī spageti, makaronus un vēl kaut ko. Piemēram, ja viņš tikko ir iztīrījis zobus, viņš šos makaronus neēdīs. Viņš teiks, nē, tagad nevar to ēst, jo es tikko iztīrīju zobus. Savukārt augli viņš tur paņems pretī. Un tad tādā veidā forši motivē, vismaz tajā sākuma fāzē, iemāc kārtīgi pilnas 2 minūtes tīrīt tos zobus.